Namaste! Šodien tāda ļoti interesanta tēma - nāve, aizgājēji un vispār ap nāvi. Un kaut kādu laiku šī tēma atkal ir manā laukā. Un laikam kādam tas ir ļoti jādzird, kad bieži mēs kaut kādās reizēs, kad tuvinieki grib runāt par nāvi, mēs sakam, nē, tikai ne to, ko tu tur, ko tu ņem galvā. Bet nāve arī ir process, kurā mums ir jāļauj saviem tuviniekiem sagatavoties. Un arī īstenībā paši mēs varam gatavoties savai piedomāt par to, kāda būs mūsu aiziešana. Protams, ir, kad tam, kā saka, kam ir jānoslēgs, tas nekad neaizies autoavārijā bojā, arī fakts. Bet šo procesu turēt ne jau ka prātā, bet vispār savu dzīvi pakārtot tam, kad aizejot aiz tevis paliek, kā lai saka, piepildīts, mīlestība piepildīts lauks. Un tas ir nesen, te pirms kādu laika, vīrs atnāca mājās un stāstīja, kā viņš runājas ar vienu gados sirmu kundzi, un viņam stāstīja, ka viņai ir uz konta samērā liels uzkrājums, un viņa bija izdomājusi, kāpēc viņas bērniem ir jāgaida viņas nāve, lai viņi mantotu šo viņas uzkrājumu, un viņa bija teikusi tādu vārdus, es gribu atdot šo naudu bērniem ar tā kā siltām rokām, tulkojumā tas būtu, jā. Nevis, ka cilvēks ir miris un viņi dabūna mantojumā, bet viņi atdod visus savus uzkrājumus, vēl esot dzīvai, iedomā, tāda, jā, ar siltām rokām un tā kā novēlot, lai bērni var piepildīt savus sapņus, jo viņai būtībā, viņa teica, viņai tā nauda nav vajadzīga, viņa jau ir dzīvē ļoti daudz ko redzējusi, un tā naudiņa tiešām vienkārši krājās kontā, un viņa to visu naudu novēlēja bērniem, lai bērni nevis gaidītu viņas nāvi, bet jau šobrīd var īstenot kaut kādus savus sapņus. Un tā ir tā lieta arī, ko mēs dzīvē esot, kad mēs apaugam ar mantu, ar kaut kādām lietām neaizdomājamies par to, kad tad, kad mēs aiziesim no dzīves, tad kādam ar to būs jātiek galā. Un šeit arī augstāko spēki, tā kā, tā kā liek aizdomāties varbūt tās par to telpas tīrību, kas paliek aiz sevis. Tas nav tikai mantā, ka mēs varam savu pārskatīt, piemēram, savu sadzīvi un saprast, kas ir jāatstāj šobrīd, kas ir kādam jāuzdāvina, kas ir jādod, lai telpa ir sakārtot un viņa paliek tīra, vai dokuments, vai jāpieraksta dzimtas stāsti, kas ir tā kā, tu paliekot vecākam cilvēkam, tas vairāk sāk interesēt, un viņš sāk to pierakstīt, atstāt tā kā mantojumā aiz sevi šo dzimtas stāstus, pierakstītus, aprakstītus fotogrāfijās, kam tas ir aktuāli, kam tas interesē. Tieši tāpat arī izkrāmējot savus skapjus un sakārtojot mantas. Un vēl ir tāds ļoti svarīga lieta, kad mēs noslēdzam jebkādas nenoslēgtas lietas, kad mēs esam dzīvi. Mēs pazvanām tam cilvēkam uz varbūt gadiem, ar ko mēs neesam runājuši un ar viņu izlīgstam, vai aizbraucam kaut kur mūsu sirds ļoti vēlējās, cik tas ir iespējams. Un to izdarām, neatstājām uz laiku pēc tam, jo ļoti bieži ir manā praksē, kad cilvēkiem šeit dzīvē kaut kas tāds notiek, un mēs atgriežamies pie lietām, pie notikumiem no iepriekšējām dzīvēm, kad viņš tur jūtās vainīgs vai viņš nav pateicis kaut ko. Un tas ienāk šī dzīvē, un šī situācija atkārtojās, ka viņš atkal kādam nevar pateikt, es tevi mīlu, vai nevar piedot kādam, jo nepabeigtas lietas, viņas, var teikt, kosmiskā telpā, viņas
grib, lai viņas tiek sakārtots, jo tas arī ir blīvums, kas mums apkārt, tā ir enerģija, tā ir, kā varētu teikt, ciparu kombinācijas mūsu kodā, kas grib noslēgumu, izlīgumu, līgumu slēgšanas, lai mēs varam pāriet jaunajā. Un tāpēc tas augstākie spēki grib tā kā nodot cilvēkiem, lai cilvēks aizdomājās par šīm lietām, kas paliek pēc viņa, kas ir sakārtots, kā to var sakārtot, un nav jābaidās, ja, piemēram, cilvēks sev grib dzīvam esot pasūtīt savu pieminekli, jo mēs, vecāki cilvēki ļoti saprot savus nākamās paudzes, cik viņas ir aizņemtas, cik ir daudz citu lietu, un pasūtīt, piemēram, pieminekli, viņiem vienkārši nebūs laika. Un vēl ir kāds savādāk, tāds stingrāk kungs vai kundze, kas grib tieši tādu pieminekli, un tad nevajag baidīties, ka šie cilvēki pasūtot kaut kādīgiem ietekmē savu aiziešanu no šīs dzīves. Nē, viņi pasūta tādu, kādu viņu tieši grib, jo varbūt gaumes nesakritība, kas neļaus. Bērni to neizdarīs, vai viņam ir uzkrāta naudiņa un viņš to grib, ja? Ļaujiet arī šiem vecākā gājuma cilvēkiem, ja viņiem ir vēlme pasūtīt, jo būtība jau ir tanī, ja jūs to tā kā negribiet par to runātāju dieniņās, tad tā ir tāda kā māņticība savā veidā, ja, kad viņš pasūtīs, viņš tur patās, viņš ātri aizies no dzīves, ja. Varbūt viņš arī var aiziet no dzīves, jo viņš vienkārši jūt šo mirkli, un viņš grib tam sagatavoties, un tas nekādā mērā nav iesaistījis, vai viņš ir pasūtījis šo pieminekli, vai viņš nav pasūtījis. Vai arī ir cilvēki, kas ir, piemēram, viņiem ir ļoti svarīgi, ar ko viņus apglabā. Ja? Tātad, un tad vajag par to runāt un uzklausīt šos cilvēkus. Piemēram, kad mana mamma taisījās, viņa vienā dienā atceros, mēs ēdām rokas, viņa mamma man teica, es gribu parunāt par savu nāvi, ko es gribu savās bērēs. Ja? Kādu kleitu uzvilkt, kur es gribu gulēt, kādā veidā es gribu vai kremēt, vai tā kā fiziski. Viņa to visu izrunāja, viņa teica, nu šos tēmu slēdzam. Viņai tas bija ļoti svarīgi. Arī ir cilvēkiem, kam nav svarīgi, kas viņiem ir mugurā, bet ir cilvēkiem, piemēram, kāda manai mammai, viņai bija ļoti svarīgi, kas viņai mugurā, jo tas viņai bija visu mūžu ļoti svarīgi, viņa bija pati šuvēja. Ļoti profesionāli, kas šuva visiem no kādas kleitām līdz uzvalkiem, un arī pašai viņai bija ļoti svarīgi, ka viņai ir ļoti kvalitatīva tā mirstamā kleita vai kostīms. Manā mammai bija kostīms ar baltu blūzi, kas atkal bija ļoti svarīga viņai, un tad ir jāļauj šiem cilvēkiem to pateikt, lai viņiem ir tas iekšējais miers, kad lietas ir sakārtotas, un viņiem par to vairs nav jāuztraucās, vai jānokārto mantojuma tiesības. Ja? Kad citreiz veci cilvēkus, cilvēki gados grib sakārtot mantu, un tad saka, ko tu tur domā, jo tiem, kas ir blakus, tiem ir ļoti grūti to enerģiju iznest cauri un tagad runāt par nav, jo viņi nav gatavi to atlaist. Un tad sanāk, ka tas cilvēks, kas tā kā varbūt jūt, viņš vienkārši gatavojās. Viņš, kā saka, grib, lai telpa paliek tīra, un viņš grib to pārnāt, tad mācieties šo enerģiju laist cauri un pieņemt dvēseles izvēli, šī cilvēka izvēli, ka viņš tā vēlās. Jo, kā saku, kādam tas nav svarīgi, ar kādu kleitu viņu apglabā vai kostīmu, un kādam tas atkal ir ļoti svarīgi. Un tad, lai nav tā, ka pēc tam, kad cilvēks aiziet no šīs dzīves, tad radiem, kas šo visu procesiju kārto, viņiem ir ļoti grūti, un viņi nezina, ar ko vilkt mugurā, vai jāskrien un jāpērk kaut kas, ja, kas nav mājās, varbūt nekas tāds, kas tā kā derētu šai bēdu procesijai. Ja. Tā kā tās ir tādas lietas, par ko nav jābaidās runāt, jo jūs neveicināsiet ne šo procesu ātrāk, jūs nevarat ietekmēt tas, kas ir jānotiek, bet
cilvēcīgi, ja cilvēks tam ir gatavs un viņš pats izvēla interesi, tad šeit ir jārespektē cilvēka izvēle un par šīm lietām jārunā un nav jābaidās. Un no tāda cita atkal konteksta, kad mēs varam domāt, tiešām vienkārši tā kā ir, kad tu sakārtoji sevis to savu telpu jau šobrīd, ko tu vēlies, ko tu nevēlies atstāt, lai pēc tam tas nav, kad kādām tas ir viss jātiek ar to galā, un tas atkal ir stress, ko darīt. Protams, ir lietas, ka cilvēks aiziet negaidīt, ka tam nav neviens gatavs, neviens tam nav gatavs, un tie ir jauni gadi cilvēkam, kur vispār nekas neliecināja. Ja? Tas ir atkal cits stāsts, un tad šeit ir vienkārši jājūt savai intuīcijai, ko man ir un kā vispareizāk jādara, jo intuīcija šai ziņā pateiks jums priekšā vislabāk. Nevis, ka jūs izprātosiet ar prātu, bet paļausieties intuīcijai, jo ļoti bieži arī caur intuīciju jūs tā kā paņemsiet to, ka tā ir jūsu intuīcija, bet īstenībā tas ir šis aizgājējs ar jums runās vai zīmēs, vai jums ienāks tāda doma prātā, kā viņš to ir gribējis, šo procesiju vai šo kleitu vai kādu, jo tad, kad cilvēks neieklausās, tad viņš ir, kā lai saka, tāds histērisks, viņš skrien grābi, viņš nezina ko, bet ja jūs pieslēgsiet savu intuīciju un pajautāsiet, kas patiktu, jūs noteikti saņemsiet atbildi uz to, kā to darīt un kā labāk, lai visas, kā saku, visas lietas pēc tam ir noslēgtas un telpa paliek tīra. Tā ir tāda ļoti īstenībā nozīmīga kā bērna dzimšana, tā arī nāves diena mūsu šai zemes virsū, šai dzīvē. Tas ir ļoti būtisks procesija, kas ir jāpārnāk, kā tu vēlies to, kā tu gribi, jo tur ir tāds iekšējs miers, un tad cilvēks ejot projām, vai vienalga viņš tā kārtot, viņš piedomā, ka viņam nav jāuzkrāj bardaks, ja, kad pēc tam kāds to dabūs kārtot, es pats gribu savas lietas sakārtot, es gribu sadedzināt vai kaut kādā veidā to visu transformēt un atstāt, lai pēc iespējas aiz manis viss ir skaidrs un viss ir saprotams, un tas ir īstenībā, manuprāt, ļoti būtiski. Par to aizdomāties. Bija kaut kas bija kaut kas man vēl jāpasaka. Un ko tad es piemirsu pateikt īstenībā? Labi, tad droši vien nebija tas tik šobrīd tik svarīgi to. Jā, es aizmirsu. Tad nākamā video es pastāstīšu, sadalīšu video daļās, tagad tātad sagatavoties nāvei par aizgājējiem un palicējiem būs nākamais video. Namastē!